Sveicināt! Labvakara! Labunāk, čavinieks! Nu, tur nu, vakars jau cik pūkstens. Šeit, kas galīgi tīrs. Nu, spać, nu, jā, nu, jāliņa gulēt, bet man te bija kaut kāds tāds jautājums. Man kaut kāds Egons, nu, paprasīja, nu, uzrakstīja, vai es varu apsveikt ģirtiņu, kaut kā ģirtiņu, nu, Granskan ģirtam it kā sveicienu dot. Nu, var kaut kādā, jā, nu, kaut ko jau var izdomāt, nu, kādi gribēs, es nezinu, nē, nu, es varu vispār, paldies, jā, es nu to sveicinu tālāk, un viss čavinieks, labi, jālailojas kuja. Nu, jā, godīgi, nu, es nodevu, nu, ģirtam, Granskanam to sveicinu, no Ego, nu, viss kārtībā, visi apsveic čalīti, var iet, bļēk, mierīgi gulēt, kā saka. Nē, nu, vēl viena tāda joka anekdote, es varu nodot viņam kaut kādos svētkos, vai vispār, es nezinu, galīgi pēc tīras joka pēc vienkārši, nu, es varu, man viens cilvēks prasa Egons, nu, tad, lai nododam ģirtiņam, tas būs, es būs tagad startnieks. Caur Egonu, nu, tad ģirtiņu klausies. Cerams, tu kādreiz dzirdēs. Nu, tas būs vienkārši stāstamies tās anekdotu veidīgā. Nu, tad, pozolīdot, tas jau bija baigi sen. Atcerās jūs šitas kasešnieki, kur šitas lents, tu mūzikas skanē visās, nu, pa to gāja. Tur daudz visās bija smieklīgi. Nu, šitas arī, nu, tas bija pa starpam, mēs vienkārši ieliks joku pēc ģirtiņam. Jā, caur Egonu. Tā, nu, tur tā, nu, labi, apsveikums ģirtiņam, jā, nu, aiziet, tad, nu, tā sāk sasīt. Makšķernieks ķer sapalu, izvelk picas gabalu, no krasta izlien, nu, vējs vientuļnieks, prasa par to picas gabalu, lūdzu €55. Nu, normāli. Nu, pagaidām man jāsaka, čavinieks.